Сначала послушайте рассказ без перевода. Рассказ будет звучать медленно. Постарайтесь понять общий смысл и уловить знакомые слова. Дальше рассказ будет повторен с переводом. В описании вы можете найти и ознакомиться с инструкциями, которые вам помогут добиться эффективных и быстрых результатов. Успехов в изучении латышского языка! Pārsteigums mammai dzimšanas dienā. Mani sauc Anna, man ir 7 gadi, man ir brālis, viņam ir 3 gadi. Drīz būs mūsu mammas dzimšanas diena. Es gribu uzdāvināt mammai dāvanu. Mans brālis arī grib uzdāvināt mammai dāvanu. Mēs nolēmām zīmēt zīmējumus. Es atnesu papīru, krāsainos zīmuļus, šķēres un līmi. Es arī paņemu uzlīmes un krāsainu lenti. Mēs sēžam un zīmējam katrs savā istabā. Es zīmēju ziedus un sirdi. Es rakstu mammai ar mīlestību. Kārlis zīmē mammas portretu. Viņš izmanto tikai 3 zīmuļus – sarkano, zaļo un zilo. Es aizēju pie viņa un jautāju: Kārli, vai mūsu mammai ir sarkani mati? Nē. Un zils deguns? Nē. Un zaļas ausis un mute? Nē. Es skatos uz zīmējumu un saku: kur ir uzacis, skropstas un kakls? Kārlis nopietni atbild: man pazuda pārējie zīmuļi, es atradu tikai šos. Es pasmaidu un saku: es iedošu tev savus zīmuļus, man ir daudz dažādu zīmuļu. Man ir arī pelēks, rozā un oranžs. Man ir liels komplekts, 24 krāsas. Es tev palīdzēšu. Mēs sēžam pie galda un zīmējam kopā. Es atrodu brūnu zīmuli matiem un melnu uzacīm un skropstām. Kārlis uzzīmē kaklu un drēbes. Viņš iekrāso rozā vaigus. Portrets izskatās smieklīgs, bet mīļš. Mēs smejamies. Tagad mēs taisām aploksni no krāsaina papīra. Mēs salokām papīru, līmējam malas. Aploksni aplīmējam ar uzlīmēm. Iekšā ieliekam zīmējumus un apsienam ar krāsainu lenti. Vakarā mēs paslēpjam aploksni skapī. Tas būs pārsteigums. Mēs smejamies. Kad mamma ienāk istabā, mēs neko nesakām. Mēs tikai smaidām. Es domāju, mammai patiks mūsu dāvana. Kārlis čukst: es ļoti mīlu mammu. Es atbildu: es arī. Pārsteigums mammai dzimšanas dienā. Mani sauc Anna, man ir 7 gadi, man ir brālis, viņam ir 3 gadi. Drīz būs mūsu mammas dzimšanas diena. Es gribu uzdāvināt mammai dāvanu. Mans brālis arī grib uzdāvināt mammai dāvanu. Mēs nolēmām zīmēt zīmējumus. Es atnesu papīru, krāsainos zīmuļus, šķēres un līmi. Es arī paņemu uzlīmes un krāsainu lenti. Mēs sēžam un zīmējam katrs savā istabā. Es zīmēju ziedus un sirdi. Es rakstu mammai ar mīlestību. Kārlis zīmē mammas portretu. Viņš izmanto tikai 3 zīmuļus – sarkano, zaļo un zilo.
Es aizēju pie viņa un jautāju: Kārli, vai mūsu mammai ir sarkani mati? Nē. Un zils deguns? Nē. Un zaļas ausis un mute? Nē. Es skatos uz zīmējumu un saku: kur ir uzacis, skropstas un kakls? Kārlis nopietni atbild: man pazuda pārējie zīmuļi, es atradu tikai šos. Es pasmaidu un saku: es iedošu tev savus zīmuļus, man ir daudz dažādu zīmuļu. Man ir arī pelēks, rozā un oranžs. Man ir liels komplekts, 24 krāsas. Es tev palīdzēšu. Mēs sēžam pie galda un zīmējam kopā. Es atrodu brūnu zīmuli matiem un melnu uzacīm un skropstām. Kārlis uzzīmē kaklu un drēbes. Viņš iekrāso rozā vaigus. Portrets izskatās smieklīgs, bet mīļš. Mēs smejamies. Tagad mēs taisām aploksni no krāsaina papīra. Mēs salokām papīru, līmējam malas. Aploksni aplīmējam ar uzlīmēm. Iekšā ieliekam zīmējumus un apsienam ar krāsainu lenti. Vakarā mēs paslēpjam aploksni skapī. Tas būs pārsteigums. Mēs smejamies. Kad mamma ienāk istabā, mēs neko nesakām. Mēs tikai smaidām. Es domāju, mammai patiks mūsu dāvana. Kārlis čukst: es ļoti mīlu mammu. Es atbildu: es arī.